Purva bridējs. Alainis muižas dārzā šur tur starp biezajiem zaļumiem mirdzēja baltās māja rozes. Arī kaktā, kur dārznieka mājas sarkanās sienas sadūrās ar augsto sētu, liels krūms stāvēja pilnos ziedos. Garš kupls zars sniedzās līdz pat atvērtiem logam un piemetās pa reizi viegli pie viņa rūtīm. Smalka smārša pildīja istabiņu, kurā Kristīna nu pat ienāca un dziesmu grāmatu uz galda nolikdam mātei pretī nosēdās. Silts, viņa sacīja, un noņēma no galvas balto batisti lakatiņu ar melnajiem punktiem. Varans silts, mammiņa. Vešeriena pārlaida acis pār jauneklis gaišpelēkā vilnainā kleitā ģērto stāvu un ļāva saviem mirkļiem ar sevišķu lapatikšanu pakavēties pie Kristīnas zeltainiem matiem, kuri divās garās bizēs bija sapīti. Tu būsi ātrāk nākusi, viņa tad sacīja. Laikam Kristīna atteica, izgludināja sakrunkotos lakatiņu stūrus, salocīja rūpīgi smalko drāniņu, piecēlās atkal un ielika to kumodē. Kumode bija liela ar spīdošiem misiņa atvalkamiem un no magonkoka, kurš aiz vecumu jau gluži tumšs bija kļuvis. Šī istabas lieta, acīm redzot, agrāk bija rotājusi lepnākas telpas. Tāpat pāris krēslu ar nobalējušiem katu un sēdekļiem, kapargriezumu bildi pie sienas un gaišs dīvaini puķots gultu aizskars likās nākušīs kunga istabā. Šie pagājušo laiku liecinieki piešķīra istabiņai savādu godīgu izskatu, kuru vēl vairāk pavairoja visur redzamā spodrība. Vai daudz ļaužu bija baznīcā, māte vaicāja? Bija tā pa vidum, kā jau darba laikā. Par ko tam mācītājs runāja? Par skabārgu tuvākā acī un lai netiesājot, tad mēs netapšot tiesāti. Evanģēlijums iz Lūkasa grāmatas. Vai kādu pazīstam arī redzēja? Jā, Emmu, Klušu Mariju. 5:00 būs lejā dziedāšana. Vai tu vairāk nevienu nesatiki, māte vaicāja tālāk? Satiku gana. Kristīna atspieda elkoni pret kumodi, lūkojās baltajos ziedos, kuri aiz loga rūtīm līgojās un pielika pa brītiņu. Akmentiņš arī bija. Vešerienas ballā laipnā seja kļuva jautrāka. Viņa piedūra vairāk reižu pirkstu pie spodrās galdiņa virstas, it kā gribētu no tās noraust kādu nesaredzam puteklīti, un tad sacīja. Tā? Nu, ko tad viņš? Jūs tak runājāt arī? Viņš man pavadīja līdz muižas kunga ābeļu dārza stūram, Kristīna atbildēja. Pļāpājam tāpat. Es darīju tavu gribu, biju pret viņa laipna. Vešerienas vaigos parādījās gandrīz nesamanāms sārtums, un viņas acis iemirdzējās. Viņa gribēja kaut ko teikt, bet neuzdrošinājās, baidīdamās, ka viņas balss varētu drebēt. Viņa kaunējās meitai rādīt, ka šis mazais apstākļus viņu tik lieliski iepriecināja. Kaut kādu piezīmi pie saviem pēdējiem vārdiem sagaidīdama, Kristīna pagriez galvu un pamanīja mātes sakustinājumu. Viņa atstāja kumodi, paņēma krēslu un nosēdās mātei līdzās. Ej, tu, viņa sacīja laipnā pārmetumā, tā ne, mammiņa, nedomā jau nu tuliņ tik tālu. Es tev saku, man nācās ļoti grūti ar viņu laipni sarunāties, ļoti grūti. Viņas atvēra mātes izdalušo roku un glaudīja to, it kā gribēdam šīs patiesības dēļ lūgt piedošanu. Māte purināja galvu. Nu, to es nesaprotu, viņa sacīja, viņš tak tik labs cilvēks, un pret visiem citiem tu vari būt laipna, tikai pret viņu vien ne. Tu nu gan liecies, bet tad viņš tev būs kādreiz sakaitinājis. Nav, tici, ka nav, Kristīna dzīvi iesaucās. Es nezinu, kas tas ir, tiklīdz viņa tūmā esmu, manī saceļās tāds kā naids uz viņu, un man gribas vai ar katru vārdu rādīt, cik nepatīkams viņš man ir. Man viņš izliekas kā slīcējs, viņš pieķers pie katra nieka vārdiņa. Pie dārza stūra jau tā bija, kā kad man gribētu uzrunāt. Vešeriena nopultās, kas tā būtu par dzīvi, viņš šukstēja. Kristīna cieta klusu. Akmentiņieni māte turpināja. Es cerēšu un cerēšu, ka tu reiz tiks par akmentiņieni. Kristīna satēra viņas abas rokas un spieda tās pret savu pieri. Ak, māmiņa, necerē vislabāk. Māmiņa, necerē visa. Nu, vai tad tu gribi palikt neprecējusies? Skuķis palaida rokas vaļā, piecēlās ātri, piegāja pie loga un skatījās pār par veco ābeļu galotnēm dzidrajās debesīs. Viņa atņēma dziļu elpu un sacīja pēc brīža, ak, māmu. Un tad, vai tas šie jau nav pusdienā aizgājuši? Ķēkša vēl nebija saukusi, bet ko, nu, lai nu? Nāc, nu, runāsim vien vēl tālāk. Tu tak Edgaru, tu tak. Vai tev jau atkal bailes no Edgara? Kristīna parūkt ievaicājās. Zināms, māte atbildēja, un viņas acis piesarka. Ja viņš tavas dzīves neizpostīs, tad tu reiz dzīvos laimīgi. Tu es bīstos, un tu es ticu. Es jau to 100 reižu esmu sacījusi, ka viņu neprecēšu. Jā, un es tevis neesmu spiedus, lai tu man to saki.
To tu pati no laba prāta esi darījusi, bet kādēļ tad tu par to runā tik piktā balsī? Tādēļ, ka tu mani par šo lietu par daudz nomoki, mammu. Vienu mēru un vienmēra. No kā sirds pilna, no tā mutiet pāri. Es jau cita nekā negribu, kā vienīgi tavu laimi. Ak, es zinu gan, kādēļ tev mani vārdi tik rūgti. Ar muti gan tu viņu esi atsacījusies, bet sirds tev vēl tur cieti pie viņa. Ak, pie tāda cilvēka. Māma, es tev stāstīju, ka šodien mācītājs. Ak, laid nu man ar to mierā, māte, viņa pārtrauca. Es jau nu viņu netiesāju, bet kas viņš ir, tas viņš paliek, runā šā vai tā, vai nerunā nemaza. Nu tad nerunāsim par viņu labāk nemaz, Kristīna mīksti piemetināja. Nerunāsim arī, labi, esmu ar mieru. Tikai apsolies ar viņu vairs netīties. Es ar viņu nekad neesmu tinusies. Es viņam nevaru aizliegt ar mani runāt. Es pret viņu nevaru būt nelaipna. Viņš man nekādu ļaunumu nav darījis. Bet to es tev saku un pie tā palikšu. Es viņu neprecēšu. Šai sarunu pārtrauca smalka zvana skaņas, kuras nāca par dārza sētu. Tai pašā acu mirklī nodimdēja atvērtas un ar sparu cieti aizsistas durvis, un divi vīrieši sarunādamies aiz sētas dārznieka mājai aizgāja garām. Tie iet pusdienā mātes acī, nekavējies to arī. Un tu nenāksi? Ķēkša gan priekš manis uzglabās, ej viena. Kristīna aizgāja, un vešeriena palika rokas klēpēs salikusi, ar rūpju pilnu seju sēdot. Katru reizi, kad viņa ar Kristīnu par Edgaru sarunājās, viņa uztraucās līdz asarām. Viņas karstākā vēlēšanās allaž bija bijusi savu bērnu izsargāt no līdzīga likteņa, kādu viņa pati bija izbaudījusi. Viņa bija agrākā Alaines kučiera atraitne. Goba bija gan varējuši 4 jūgu ar vienu rāvienu apturēt, bet savu kaislību savaldīt viņš nebija pratis. Tomēr viņa ar viņu bija saprecējusies, neklausīdamās nekādās liekšanās un cerēdām, ka viņš no viņas mīlestības liksies vadīties. Šai cerībā viņa bija pilnīgi vīlusies un savu maldīšanos samaksājas ar 10 gadus garu, rūgtu un slepenu moku pilnu laulības dzīvi. Tad vīrs ātrā nāvē bija nomiris, liekums grūti pārbaudīto atraiti nebija atstūmis, bet viņai ierādījis mazo istabiņu dārznieka mājā un viņu pieņēmis par vešerieni. Un vēlāk, kad Kristīna bija pieaugusi un ikgadējā istabas meita tikus izprecēta, kungs skuķi bija salīdzis aizgājējis vietā. Tā mātes un meitas dzīve pamazām bija noskaidrojusies, un vešerienei drūmā pagātne sākus tīties arvien biezākā miglā, kad Edgara persona šo miglas autu piepieši bija pacēlusi un mātes sirdī no jauna pildījusies ar karstām rūpēm. Edgars bija Alainas staļa puisis un mirušā piķiera dēls. Savus bērnu gadus viņš bija muižā pavadījis un kopā ar Kristīnu un citiem dienasnieku bērniem vasarā pa lielo parku skraidelējis un slēpies, pa seklo Alainas upi bradājis un ziemā no kalna, kura galā vecās pilsdrupes stāvēja, ar ragaviņām laidies. Tad viņš kopā ar Kristīnu bija apmeklējis muižas skolu, pa vasarām strādājis pie dārznieka un beigās kļuvis par staļa puisi. Pa visu šo laiku nec Kristīna pret viņu, nec viņš pret Kristīni nebija izrādījis sevišķu draudzību. Drīzāk būtu iemesls runāt no abu naida, jo, ja kādreiz meitene ar saskrāpētu vaigu bija pārnākusi mājā, tad gandrīz katru reizi grēkdars bija bijis Edgars. Te piepieši apstākļi bija mainījušies. Barona vecākais brālis, Edgara klēpja krustāvs, poļos bija nopircis muižu un paņēmis puspieaugušo jaunekli sev par kučieri līdzi. Pēc 3 gadiem muiža bija atkal pārgājis citās rokās, un Edgars atgriezies uz Alainu atpakaļ. Kā nevainīgs zeņķis ar sārtiem vaigiem viņš bija izgājis. Kā vīrietis, kura bālajai sejai kaislības bija uzspieduši savas zīmes, viņš bija pārnācis. Barons, kurš jau agrāk Edgaru kā braucēju vairāk bija cienījis nekā īsteno kučieri, viņu tūliņ atkal par staļa puisi bija pieņēmis, un ar to vešerienes rūpes bija sākušās. Vēl muižā visi ļaudis nezināja, ar kādiem tikumiem Edgars no poļiem atnācis, kad viņi jau bija pamanījusi, ka viņš pret Kristīnu, kurš šo 3 gadu laikā bija pilnīgi uzplaukusi, vairs tā neizturējās kā agrāk. Viņš viņu vairs nepiezoboja, neķircināja, viņš viņu sveicināja cepuri tikpat dziļi nolaizdams kā priekš barona. Un, kad valodas par Edgara palainīgo dzīvi sāka izplatīties, Kristīna atkal bija vienīgā, kur tām neticēja, un, kad vairs nedrīkstēja neticēt, paklīdušo puisi mēģināja aizstāvēt. Bet it sevišķi māte sabijās, ka tā kādā dienā nejauši noklausījās, ka Kristīna Edgaru laipnā kārtā izbāra un viņam lika apsolīties turpmāk vairs tā nedzīvot.
Gluži šitā viņas nelaime ar gobu bija iesākusies, arī viņa bija gribējusi labot. Bez kavēšanās viņa meitai atvēra acis, un Kristīna, kur savā nevainībā nebija apzinājusies, ka tā mīļo, satrūkās. Viņa atminējās gluži labi, kāda posta dzīve mātei pie tēva bija bijusi, un apņēmās ciet arī turpmāk no Edgara sargāties. Bet žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri. Nepagāja ilgs laiks, kad vešarien atkal pamanīja, ka Kristīna Edgara draudzīgi norāja. Uz mātes atjaunoto brīdinājumu meita atbildēja ar apsolīšanos Edgaru neprecēt un mēģināja šādā kārtā katru reizi izklīdināt mātes raizes, kad tās izvērtās žēlos pārmetumos. Tā arī nu pat bija noticis, un mātei drusku vieglāk ticis ap sirdi. Bet asars viņai tomēr zagās acīs un uzkrita karstas uz kaulainajām rokām, kuras viņa saliktas klēpī turēja. Kad Kristīna iegāja otrā galda ēdam istabā, kura atradās blakus mūžas ķēķim, kučieris jau sēdēja pie galda un ēda. Edgars stāvēja durvīs, kas veda saimnieces istabā, un sarunājās ar sirmo saimnieci. Kristīna pamanījis, viņš ātri apgriezās, piegāja pie galda un gribēja kučieram līdzās nosēsties, bet redzēdams, ka Kristīnai nebija kur sēdēt, viņš iesteidzās saimnieces istabā un iznesa iz tās krēslu. Ko nu, es jau gan pati, viņa sajukusi nomurmināja un apsēdās. Varēja manīt no viņas saknietām lūpām un drusku steidzīgās rīkošanās ar telēķi, ka viņa negribēja nosargt, un kā tā centās šim mazajam atgadījumam ātri likt nozust aiz citas situācijas. Arī Edgars apsēdās. Mierīgi viņš sev uzlēja zupu uz telēķi un ēd nevienā neskatīdamies. Pret logu plauktu atspiedies stāvēja Sulains un smīnēja. Edgar, viņš pēc brīža sacīja, man barons tev kaut ko lika teikt.